blindi droši vien 3-6, un tad visi chip counti. Tad chip līderis mums ir Dāvis ar 26,000, un pārējos es nespēju izlasīt, jo es lasu lēni. Nu, ko tu īsumā sagaidi tieši no spēles šajā turpinājumā? Ko es sagaidu, ko es domāju, kas notiks? Es domāju, ka turpināsies tas, ko mēs redzējām, kas mainīsies. Noteikti. Es domāju, ka nekas nemainīsies. Es, protams, nezinu to otru galdu, bet tāpēc pieredzīts teikt, ka drīzāk jau nekas ļoti nemainīsies un nav jau arī tā, ka baigi daudz, kas varētu vispār mainīties. Sergejs ar ļoti maz čipiem ir iegājis Olinā. Nu, šķiet, ka tagad nav Jačeslavu, mēs sagaidīsim kolu, tas arī notiek. Vai pat reizi. Un Valdis nometīs. Valdim būtu jānomet. Pēc īsa apdomu mirkli. Zinot viņu, te noteikti tiks mest nost. Viņš nedaudz apdomā tomēr šo lietu, bet nu nometīs, protams. Pārējie. Dāvis droši vien ir. Nē, tas nav Dāvis. Gribētu identificēt šo chip līderi. Nē, viņam bija mazs. Erikam bija devītnieks, starp citu arī, kurš bija Instafolds. Fonā cilvēki mums ir šokā par to, ka cilvēki met devītnieks no stārā, bet nu, tur bez apdomāšanas liekas ātrs folds un viss. Nejauksies šo te divu vīru cīņā. Bum, bum, bum. Un tagad jau tikai jāver vaļā kārtas un jāskatās, kurš uzvarēs. Dūzes dāma nopelna jaunus autus, jebkurš piecinieks, jebkur dāma, jebkurš dūzes. Un šis slips būs uzvarēts, bet tikmēr Sergejs ir vadībā. Kalpiņš ir kaimiņos, bet pa vārtu stabu, kā saka. Jeb skanīgāk pa štangu. Vēl joprojām tie paši auti. Jačeslavs ir. Sergejs ir priecīgs, pasit pa galdu. Viņam izdevās uzdubultoties. Nodzīvojies gan bija krietni tālu zem 5 big blindiem. Nu, mums atkal ir jautājums par to, kurš ir labākais un superīgākais pokerā. Pirms jautājuma atбildēšanas. Pirms šajā mazajā pārtraukumā ar коллегiem arī blakus. Казино самых крупных выигрышей в интернете Unibet. Недавно выплатив выигрыш игроку более 7,5 миллионов евро, джекпот игры Mega Fortune вновь измеряется миллионами. Теперь все новые игроки получают 10 бесплатных спинов. Регистрируйся сейчас и получи бонус до 100 евро на первый депозит. Unibet.com. Daudz cilvēks iepazīstināja vispār, kas tas tāds ir, Texas Hold'em un kā tas notiek, kas tur aptuveni vismaz izskatās. Kā tikt galā turnīros ar epizodēm, kad no 3 rokām atnāk 2 KK un abas zaudē? Nu, vinējiet. Ieteiktu vinēt, un tad tiksiet galā ar tām situācijām, kad zaudēsiet. Jautājums ir, kā zaudēts? Tas nav viennozīmīgi atbildāms jautājums. Dažreiz vienkārši ir iesaistīti īstermiņā tomēr tie veiksmes elementi. Tad dažreiz, protams, ka gadīsies, kad tās abas reizes tie kungi zaudēs. Vajag vienkārši izvērtēt situācijas, saprast, vai kļūdījāties jūs, vai tas bija vienkārši tāds neveiksmes gadījums. Un tad jau attiecīgi no tā izdarām secinājums. Mums ir tāds ļoti ātri, viss ir noticis. Eriks daudz nedomā ar dāmu 10, tur vismaz mirklīt domas varēja pagaidīt. Nu, skatīsimies, kā tas viss vērsies, tas pasākums. Ģirts tikai domā un domā. Ģirts domā vēl, visi čipi jau ir vidū, tagad jau vairs nav ko domāt. Nu jau viss izskatās dāmai 10 nedaudz labāk. Nu jau viss tās pavisam labi dāmai 10. Opā, full house gatavs, bet auti. Nostiprināja. Pirms sastās ir auti. Streetflash. Varbūt jāsarunā, lai sastoroja vaļā. Devītnieks, dūzes. Jā, Artur. Ne? Stabili. Ne? Stabili. Paliksim pie 5. Jā, nu, ģirts ir iespējams, ka labi, 1%. Un kāda iespējama, ka Janičēnoks 100%, jo viņam līgums uz nākamo sezonu vēl. Iedosim 99, jo vienmēr var izpirkt spēlētāju līgumu. Labi. Bet apmēram šādās virzienos būtu jāiet. Ko jūs domājat par Open Face Chinese? Es, diemžēl, nezinu neko par šo spēli. Esmu tikai lasījis, bet neesmu nekad iedziļinājies, kas īsti notiek. Ir ļoti populāra, ļoti gamblīga.
Bet es neesmu nekad tā arī. Es aptuveni saprotu, ka Chinese pokers ir ļoti salīdzinoši vienkārši, un tur nav baigās iespējas ar savām spējām kaut ko izdarīt. Un, ja spēlētāji ir labi, tad tur vairāk ir tāds veiksmes pasākums, plus mīnus. Jā, nu es tiešām arī nezinu, kas tur notiek. Fināla galda spēlētājiem vai pokernikiem ir zinām, mums droši vien nav izmots Francis. Jūs viņu varat atrast zem daudz dažādiem nikiem. Muļķīgākie tiem ir Sastapts un Surikāts. Nezinu gan, kurās tieši saitos bija kurš, bet pārējiem es nezināšu gan. Bet tikmēr izstāsta, ka mūsu galvenais varonis lēnām dodās uz izēju. Arī nekas pa partiju daudz nebija ko piebilst. Izspēlēja pats sevi. Pasmaidīs, jā. Beidzot mēs redzējām, ka Ģirds pasmaidīja, acīm redzot, tam bija nepieciešams. Viņam patīk zaudēt, jo visu atlikušo turnīru laiku viņš bija diezgan īdzīgs. Bet šis viņu tā kā iepriecināja un var doties. Beidzot var lekt uz tā kubeļa un doties mājās. Aiziet. Iļam tūlīt jau kaut kas ir jādara steidzam. Tāpat arī pārējiem spēlētājiem. Šeit jau blind zakšanai ir katru apli ar vienu lielāku un lielāku nozīmi. Un galvenais agresīvs zak blindus vienkārši būtu vēlams pie tā stila, ko mēs te vērojam, un neuzrauties uz ļoti spēcīgām rokām, un tad jau viss būs kārtībā. Šeit arī viss ļoti... Šobrīd 8. vieta ir garantējusi sev 323 latus. Un nākamais leciens būs par 40 latiem. Tā kā tie lecieni pieļauj, kad vēl tik ļoti nesēdēs cilvēkiem galvās. Valdim tikko bija dzīvē pokerā, skatoties viskaitinošākā roka dūzes 4, jo uz pirmo brīdi, ja tu skaties pa vienai, izskatās, ka tie ir 2 dūži, bet tad beigās atverās šis nejaukais pārsteigums, negantais. Tā saucamie blindsman aces, jeb aklo dūži. Es domāju, ka arī gadās šad tad... Esmu dzirdējis no spēlētājiem. Man personīgi excitements nekad nav bijis. Excitements, es nezinu vai par šo roku, bet es noteikti varu teikt, ka es esmu sajaucis roku visas partijas gaitā. Jā, tādas arī ir bijušas. Iļam izskatās būs laba iespēja divkāršoties. Jo Jačeslavam izskatās, ka ir jākolo, bet viņš to nedarīs. Es izteikšu savu prognozu. Viņš varētu to nedarīt, bet nezinu, tā skaista rociņa. No otrās rokas ar dāmu kalpu. Ir kol. Tomēr viņš man pārsteidz, jo bija jākolo pēc odiem. Man kādreiz likās, ka ne. Kad būs šis kols. Šoreiz pretī kungi un Iļi parāda kā pieredzējis spēlētājs, ka tur nav nekas jāizdomā, vienkārši all-in un gatavs. Un šeit jau parādās kādas opcijas, skaties, jebkurš desmitnieks un kungi ir beigušies, bet tas nenotiek. Kundziņi noturās un Iļi uzdubultojās 136 000. Joprojām viņas teksts nav pārāk liels, bet Poker šovā The Big Game nosacījumi pirms flopa ir pot limits un pēc tam ir no limits. Kā jūs vērtējat šo struktūru? Super. Cashgame'ā super. Es to nevērtētu, kad es redzu, kad vājš spēlētājs. Bet es nezinu, vai tāpēc, ja es redzētu vīrieti, es arī tikās... Es domāju, ka tomēr ietekmē, jo ja es vispār iedomājos par to, ka viņa ir sieviete un viņa kaut kā spēlē, tas nozīmē, ka es jau esmu pieņēmis sev kaut kādā mērā, vispār to faktu, ka viņa ir sieviete. Tad, kāpēc man tas vispār ir jāņem vērā? Tad kaut kā tas jau man domāšana vispār ir ietekmējis. Tā neapzināti kaut kā. Bet it kā jau cenšos, ka nē. Vēl jāpapildina, tad man atbildi. Piesēžoties pie galda vienmēr ir pirmie iespaidi, kur ātri gan tiek mainīt, bet pirmais iespaids par sievietēm, kuras es nekad neesmu redzējis, un tāpat par vīriešiem, kur ir, nosauksim to tā, kategorijā 50+, pat 40+. Mans pirmais iespaids ir, ka viņi būs ļoti taiti. To ātri, protams, var izvērtēt, bet tā kā tomēr es palabošu pats savu pirmo versiju nedaudz. Šeit ir tāda pirmo reizi redzu pie mūsu galdiem tāda situācija, ka tribetots tiek agras pozīcijas reizes ar salīdzinošu nenatīgu roku.
Jo līdz šim mēs redzējām tikai ieraides ar kungiem un kaut ko līdzīgu. Tad šoreiz pirmo reizi ir tāds, kas būtu tā kā vairāk standarts. Citās spēlēs, kad ir kunga kalps suja, tad tiek pārlikts Olenā spēlētāji. Nu, lūk, sešniekiem grūts lēmums, it kā 10 big blind. Bet tāpat laikā paskatāmies, kāda ir vidējais tek pie galda un saprotam, ka tas nav. Būs tāds autokols un diezgan saprātīgs folds, manuprāt, šajā konkrētajā situācijā. Vai ir kaut kur apkopota vārdnīca par tulkojumiem uz latviešu valodu? Ir dažādas gan joku, gan nejoku. Atkarīgajiem. Paliksim pie atkarīgajiem. Nu, jā. Bet kaut kad mēs droši vien pārkvalificēsimies uz sportistiem. Es negribētu teikt, ka pokers ir sports un tam būtu jābūt nosauktam par sportu, bet kaut kā tieši tajā gamblinga vidē man tomēr liekas, ka tur ir jābūt zināmām atšķirībām un nodalījumam no Kad ir nākamā pokera sērija, tad tā būs praktiski pēc mēneša. Starp citu, pokers Latvija ir nopublicēts šis Twitterā šis saraksts 24. Marta beigas, katrā ziņā katru nākamā mēneša beigas. Vienreiz mēnesī notiks regulāri šis pasākums. Vai mēs dodam priekšroku spēlēt online dārgus turnīrus ar mazāk spēlētājiem vai lētāks turnīrs daudz spēlētājiem? Dārgs turnīrs ar daudz spēlētājiem. Jā. Dārgus ar mazāk es godīgi nedodu priekšroku, jo tur šis ečs ir pārsvarā, jā. Bet tikmēr mēs redzam, ka čipi bīdās vidū. Un gribētu teikt, ka Denisam ir pienācis laiks kolot. Neskatoties uz to, ka mēs redzam, ka pretī ir dūzes dāma, kaut gan es atkal varbūt tas cilnieks no tā, kā būtu jāspēlē, un nevis no tā, kas notiek šeit reāli dzīvē. Tavs komentārs, lūdzu. Es domāju, ka šajā tas ir tāds borderline decisions. Var darīt tā, var darīt tā. Nu, tā kā viņi tik vēlās pozīcijās. Nu, jā, tas nav ātras pozīcijas reiz. Daudzos fotos tas būtu instakols, šeit tas ir... Nu, arī nav ko pat nepārmest, ne atbalstīt. Katrā ziņā nebija viegls lēmums. Nu, standartā liktos super viegls lēmums, bet ņemot vērā šo galdu dinamiku un konkrēto spēlētāju Sergeju, viņš, cik es atceros, ar vājām rokām maz reizojumi bija gatavs foldēt, ar labām bija gatavs visu iestumt, bet nekas slikts nav. Viss, kas jādara, jānoķer kalps. Tagad jau būs grūtāk viens kalps teikt. Tāpat 3 kalpi, viss kārtībā, nekas nemainās. Un vēl ir nāklāt 3 desmitnieki. Nu, nevis nāk klāt, bet nomainās pret 3 desmitniekiem. Nomainās, jā. Nē, kāpēc? Nu, kalps tur nelīdzētu, jo dāma pretinieks saķēra. Te mēs redzam tiešām ekspertis. Jau miegu ciet. Flopu lasīšanu tiešām bordu. Flopu es nelasīju, ok. Tekstūru tu vispār bordu perfekti izanalizēji. Vai turnā bija grūti? Nekas, skatās. Man liekas, ka tajā reklāmas rullīšos bija kāds 4 veidi reklāmas, un viņš, man liekas, ir visos. Bet, jūs varētu mums iesūtīt atbildi, kādā veidā Ģirts Prants mēģina nodzēst ugunskuru. Labi, tu vari man paskaidrot, kāpēc reklāmā. Mēs atkal par šo bija jautājums par Ģirtu? Jā, bija jautājums, kas pēc profesijas ir Valdis un kas ir Prants. Un tu atbildēji, ka modelis? Jā, bet tā jau ir. Tas bija joka atbildi un nemaldini skatītājs. Tā bija daļai joka atbildi. Es pateicu, ka viņš ir semi-profesionāls. Kā modelis. Viņš ir semi-profesionāls pokerists un semi-profesionāls kalējs. Viņš ir 3-kāršais semi-profesionāls un pēc izglītības ekonomists. Teiksim, jā, Ģirtam tiešām būtu visu laikam plašākais profils, ko viņš varētu no mums visiem, kas viņš ir bijis. Bet, detaļās droši vien jau neiegrimsim. Sāksim. Šeit būs diezgan ātrs kols. Tā vismaz vajadzētu notikt. Tā vajadzētu notikt, jā. $65,000, cik mums ir 6,000, 12,000 blind, tai vajadzētu būt kol. Varbūt aizmega.
Žerārs varbūt atcerās jaunības dienas, kad ar tām trakajām franču modelēm ir atpūties. Par to aizdomājās uz brītiņu, tad pastīsies kārtīs un nokolos. Vai arī to, kā viņš glāba. Starp citu, ko saka tev intuīcija? Es nespēju noticēt, ka būs folds. Laikam ir kols, ja? Vai nav? Man intuīcija saka, ka bija kols jau. Nu jā, viss kārtībā. Ilgu laiku mēs gan to gaidījām, bet tas notika. Nu, lūk, parādās kaut kādas opcijas Iļam. Piecinieciņš arī tagad varētu piepalīdzēt. Vai trīnieciņš. Kāraus bija slikti kārtas priekš Iļas, kā mēs redzam. Joprojām 3 trīnieki un 3 piecinieki. Viss kārtībā. Gérard Dré, kā ir vinēt, Viktorija. Franču valoda nebūs man spēcīgākā puse. Nu ko, 5 cilvēki? Citi jautājumi nav. Tā kā iesild mazliet savu balsi. Jā, tā kā izvēlēties dziesmu. Izvēlēties dziesmu. Tūlīt sāksim. Vēlams franču valodā. Un vēlams fā mažorā, jo tas viņam tā kā vislabāk tam balss tembram pieskanēs. Tā. 5 cilvēki. 5 cilvēki. Attiecīgi arī 585 lati. Viss ir pieskaņots. Un nākamais liciens visnotaļ pamatīgs. 300 lati. Un 4. vietā jau ir 873 lati. Tā kā Te jau lecieni sāk palikt pavisam interesanti. pavisam noteikti. Bet kas man liekas interesanti, ka no 5. uz 4. ir 300 lati, bet lecot no 4. uz 3. arī ir 300 lati. It kā liktos, ka vajadzētu būt lielākai tam lecienam, bet viņš ir tāds pats. Bet tāpat viņš nav slikts. Šeit sākās arī viss turnīru pokeru sāls. Joniks diezgan labi trāpa flopā šoreiz. Un skatīsimies, kā viņš to izspēlēs. Katrā ziņā es ātri pabeigšu domu, pirms kungi saliek čipus, liek vidū un skatīsimies, Domāju, ka diezko ilgi te nenotiks šis pasākums. Vai nu viņš turpinās trepot, vai uzliks pretinieku uz jau gatavu roku un centīsies uzreiz dabūt visu iekšā. To mēs tūlīt redzēsim, bet šeit sākās īstā turnīra izspēle. Jo turnīra specifika ir tāda, ka tā pa īstam tiek apbalvot labākie spēlētāji, pirmais trīnieks, un arī šeit viss nesalīdzināmas vietas, teiksim, fināla gala 9. un 8. vietai salīdzinot ar pirmajiem. Nu, šeit mēs redzam jau tādu pastiprinātu teātru analīzīti. Es domāju, ka viņš tiešām varētu, pastiprināt, viņš tur skatās tur virs un tā, tas gan tā liek. Žerārs Depardjē varētu būt lepns par šo tālojumu, tiešām ļoti smags lēmums. Viņam tāds ir... Manuprāt, šobrīd viņš cenšas vienkārši izdomāt, vai pretiniekam ir pietiekami spēcīga roka, vai tomēr viņam ir absolūts gaiss, kā šajā gadījumā. Bet jā, tie tāds kaut kas pārspīlēts bišķi noliek. Kā tu spēlētu šo galvu desmit? Kolu varēs? Man būtu bail, bet es teiktu, ka te noteikti daudz labāk ir kola. Pilnīgi piekrītu. Neskatoties uz kārtiem, jo reņš ir pārāk vājš. Spēcīga roka. Jā, man jau likās, ka viņš noteikti ir iegājis Olinā jau kaut kādu laiku iepriekš. Varbūt, jo viņš tur sēdēja tāds, kurš nav domātājs, bet kas gaida kaut ko. Tā kā man liekas, ka viņš jau kādu laiku bija iegājis Olinā. Uzreiz pieņemot, ka visi skatītāji jau saprot kaut ko tādā padziļinātā līmenī, pēc tam ar Jāni, kurš patiesībā ir tāds vidējais parastais free rollers. Mēs viņu tā stādījām priekšā, kurš pokeru izpratne ir zem, un viņš man uzdeva visus šos jautājumus. Labi. Reņš. Tātad labi, ja es būtu lietuviešu vietā un būtu nokalējis ar kalps 10, tad es skatos, ka cilvēks man uzbruk no dīlera. Tad spēles laikā man noteikti ir jau kaut kāds priekšstats, cik bieži viņš uzbruk. Tātad vai viņš uzbruk bieži vai rēti. Atkarībā no tā es saprotu, cik daudz viņam, teiksim, tās rokas vispār var būt ar tām, kas uzbruk. Tikmēr mums būs Olina situācija, kur bija neizbēgams notikums Valdis ar kungu kalpu uzbruku un Dūzim kungam te nav daudz ko domāt. Es eju uz uzvaru. Ko viņš tur skatās un lasa šeit pat. Es negribu pārāk kritizēt, bet šādu lēmumu būtu jāpieņem sekundes laikā, jo es tevim cilvēkam tāpatās. Viņš ir komitēts. Un šeit Joniks ar astotniekiem būs grūts lēmums, bet es domāju, ka viņš vienkārši nofoldās. Bet Sergejs tur pārāk ilgi kaut ko izdomājās.
Ko darīt ar astotniekiem šeit? Hop, iemetam tev iekšā go. All-in, all-ins un vēl. Es tur jau būtu sen nometis. Jā, bet valdes iestum ļoti maz. Nu, Small blinds tomēr. man pret diviem tur jācienās jebkurā gadījumā. Gan jau valdes tur nav iestums ar 7-3. Cik sidepots jums ir? Ja nu kas? Es esmu sen jau arī izmetis. fold, jā, protams. tur nav. Sen esmu izmetis. Tāpēc man 20 big blindiem riskēt, jo tur jau man nāk 300 lats. Turklāt šeit mums ir ladera princips, ka jākāp ir augstāk. Jākāp ir augstāk pa kāpnēm lēnā garā. Nu, redz, kalps 10. Joprojām kalps 10. Jā. Un kalps 10 neatnāk. Valdim turnīrs beidzies, godpilnajā 5. vietā. Apsveicam viņu ar 585 latiem. latiem. Un nākamā vieta jau saņem 800. Kāda ir pretinieki konkrētajā situācijā pie galda un cenšos vislabāk piemēroties tam? Tā. Ja ir pasīvi, es agresēju, ja ļoti agresīvi, tad notaitojos mazliet. Nu, tas arī tā super vienkārši paskaidrojot. Kādā limitā online kašu spēlējat? NL 100 kā vidējais limits man. No NL 50 līdz NL 200 regulāri. Neregulāri visu kaut ko. Ielikt jau visu kaut kur var, fiksi. Kāpēc 100 latvieši nevar apspēlēt vienu lietuvietu? Nu, johaidī, kas notiek? Tāds ir jautājums. Es skatu litās Joniks izlems ielikt to linā savu pretinieku. Kas zīmīgi atkal pareizi. Nu, Olinā jau nē. Nu, jā, viņš starp citu tāpat pārlika mazāk. Ļoti labi, man pagaidām ļoti patīk, kā viņš tur ik pa laikam. Viņš ir vienīgais, man liekas, kas lūs ietribē to. Jā, tieši tā. Starp citu, atgriežoties pie Dūzas Kalpas kungu partijas, tur prasītos no mums kā komentētājiem nedaudz dziļāk kādas domu izteikšanu vai analīzi. Kur tieši? Es nedzirdēju. Dūzas kungs? Dūzas Kalps pret kungiem, atceries? Jā. 17 big blindos. Nu, es zinu, kā es spēlētu 100% šo roku. Es vienkārši uzreiz liktu olinā ar tādu roku kā Dūzas Kalps. Nu, nebija skaidrs, kāpēc cilvēks tribetu un tad nomet. Tad foldo. Tikpat labāk ir nomest uzreiz, ja tu plāno pret olinu. Jā, kāpēc tu Dūzas Kalpu palielināt likmi un pēc tam neiet olināt? Tad kāda jēga vispār ir no tās spēcīgās rokas? Nu, šeit ir atkal tas stāsts par to, ka būtu jāizdomā līdz galam savs plāns šādā rokā. Turklāt šeit tik daudz soļu nemaz nav. Un Joniks turpina dominēt, ja tā varētu teikt. Nu, tiešām pie 4 viņš spēlē vislabāk. Lietuva! Un, laikam, Hey, loser! Oh my God, it's a bear cub. I know, I took it. You owe me $1,000 cash. It was just a stupid bet. What? To us, there are no stupid bets. jā, dēļ 100 viņi var paciesties vēl to ekstra pusstundu, 20 minūtes. Tā tik ļoti nav jāskrien mājās. Nu, vai tas batoni jau ir ļoti plaši jāstum jālinā, un turklāt arī kārtas kooperējās, lai to darītu. Nu, būs taču. Jā, es domāju, ka Dūzas, ka šeit noteikti nokolos. 7 big blind jau paši pa seviem. Kornvāls tas, kad paskaties, viņš vēl pat domā, tad joprojām pierādās, ka viņi ļoti nopietni pieiet pat pēc šī sadalījuma. Nu jā, nekāda pārsteiguma nav ar kolas. Tagad tikai skatīsimies, kurā virzienā monēta izkritīs. Priekšroka, protams, ir Duzim, un viņi vēl vairāk nostiprinās pēc flop. Tagad kungs vai desnieks var glābt tikai dāvi. Vienu brīdi čiplīderu, bet tagad jau pēc sadalīšanas, ja nemaldos, aptuveni pa 1700-800 latiem bagātāks.
var paspiest rokas saviem pretiniekiem un doties mājās, labi padarīt darbu sajūtu un paliek 2 spēlētāji. Un jānoskaidro ir vēl tikai šī turnīra čempions. Tavs favorīts joprojām ir cīņā. Tevis izvēlētais favorīts, teiksim tā precīzāk. Par kaut ko abi spēlētāji par kaut ko vienojas.